Nu tā, tagad mums ir nedaudz citādi formulēts uzdevums. Mums ir jānoskaidro, kuriem naturāliem skaitļiem ir spēkā nevienādība. Divu pakāpē n ir vienkārši lielāks par n plus 1. Noskaidrosim un pierādīsim. Nu tā, skatāmies. Es uztaisīšu tādu kā tabulu. Šeit būs n, te būs kreisā puse, te būs labā puse. Kreisajā pusē, ja ir n, tad šeit ir 1, un labajā pusē ir 1 plus 1 ar 2. Tātad vai mums ir šī nevienādība spēkā? Nē, vēl nav. Ja es ielieku 2, 2 otrajā ir 4, 2 plus 1 ir 3. Un jau ir spēkā. Varbūt nākamajos arī ir spēkā. 8, 2 trešajā ir 8, un 3 plus 1 ir 4. Jā, un mēs redzam, ka, ja es izrēķinu vēl nākamo, man īstenībā šī starpība paliek arvien lielāka. Un tāpēc es teiktu, ka mēs īstenībā skatāmies jau pie n, kas ir vismaz 2. Tā ir indukcijas bāze. Mēs jau tikko pārbaudījām, ka nevienādība ir spēkā pie 2, 3 un 4, piemēram. Tāpēc induktīvais pieņēmums. Mums eksistē atkal kāds gadījums kā, naturāls skaitlis kā, ka 2 kā tajā ir lielāks par k plus 1, joprojām, protams, ka k ir lielāks vienāds par 2. Un tagad induktīvā pāreja. Tas ir gadījums, kad n ir k plus 1. Tā, labās puses izteiksme. Šoreiz atgriežos pie labās puses izteiksmes, jo es vienmēr kā tādu standartu paņēmu to mazāko no tiem. Ir k plus 1 plus 1 ar k plus 2. Kreisā puse. 2 pakāpē k plus 1. Rakstīja k plus 2. K plus 1 īstenībā. Ir 2 reiz 2 kā tajā. Nu, tas ir 2 reiz k plus 1. Lielāks par 2 reiz k plus 1. Kas ir 2k plus 2. Un tas, protams, ka ir lielāks par k plus 2, jo te ir divreiz vairāk k. Tāpēc mēs esam pamatojuši, ka kreisā puse ir lielāka par labo pusi. Secinājums. Tā kā 2n tajā ir lielāks par n plus 1, gan pie n ir 2, gan katram nākamajam n, tad 2n ir lielāks par n plus 1 visiem naturālajiem skaitļiem n. Protams, pieņemot, ka n ir lielāks vienāds par 2. Super!